Imrāns man pārmet, ka es redzot tikai savu teļu baru, bet šim esot jāredz viss kolhozs. Kopumā, perspektīvā, nākotnē. Nekā ražīgas govis nevar iznākt no kārnām telēm. Šodienas tele ir rītdienas govs. Viņš man liks palikt savā teļkopas vietā, bet pats palikšot savā postenī. Nekā, tā nekas nesanāk. Neprot rīkoties un darīt, nekāda reāla plāna, nekādas atbildības. Vispirms tā blēdīšanās ar papīriem, kad citam kolhozam gribēja iešmugulēt badinātas teles kā augstākās klases piena lopus. Bet tagad ceļa lieta uz mūsu slaveno, kulturālāko Latvijas novadu jau vairs tikai ar helikopteri var tikt. Ceļa nav, kā karā. Kaimiņa Loretas tēvs katru vakaru krāmējas ar savu auto, kā brauciens uz mūzikas skolu vai veikalu, tā vakars garāžā. Uz Rīgu jau tikai ārkārtas situācijās, bet cilvēkiem tak dienā uz darbu jātiek. Piena mašīnām jābrauc, skolēniem uz olimpiādēm, ātrajām palīdzībām pie slimniekiem. Ja nu kāds vēl pa to neceļu brauc, tad krustu šķērsi, loku lokiem, vienu bezdibeni apbraucot otrā iekšā. Un avārijas tagad tur regulāri notiek. Bez nerviem var palikt. Un kauns taču arī. Saka, kā maize ēd, tā dziesmu dziedi. Nekā būtu taisni vai īstā reize uzrakstīt avīzē ko, lai nešanots pasauli. Avīzes jau tagad drukā arī taisnība. Vēstuli jau kaimiņa Loreta uzrakstīja, bet vēstuli iet ilgi, un tur stāv vēl ilgāk. Man nav daudz laika, nevienam nav. Varbūt mazajai reģiona avīzē pa priekšu uzrakstīt, bet varbūt kāda Briseles avīze, lai nodrukā ko. Varbūt ņemt un pabrīdināt cilvēkus pa visu plašumu, lai mūsu cūcību un švakumu ierauga gan krievi, gan ņemci, gan francūži un angļi, lai redz, kā mēs esam izdangājuši un nolietojuši savu ceļu. Te pie teikšanas tādi murgi salasījušies, ka nedod Dievs. Nē, nevar. Jautājums jāieplāno, tad jāpētot, tad jāapsakojot, un tikai vēl pēc tam jāsākot punktierēt, kas maksās un kas darīs. Ja vispār kāds te kaut ko darīs, viss kā pret sienu, tad tāda likuma nav. Savukārt tāds likums neļauj, toties tur tāds likums tikai vēl būs, un tāpēc šitāds likums vairs nedarbojas. Beigās šitas likums būtu pavisam īstais, bet Briseles lielais likums to bargi izplūnī un iztaisa par visnelikumīgāko likumu. Galva griežas apkārt, bet lietas tad stāv uz vietas. Man šitā čamāšanās nedara par lēnu. Kopš Emīla Dārziņa 100-gades jau 38 gadi pagājuši, kad to ceļu pēdējoreiz taisīja. Lai uzzina visā plašumā arī to, ka ceļš būs jauns, rekonstruēts un varēs par to gan uz darbu, gan saiešanām braukt. Tautas vārdā, kā es te stāvu, ceļš būs. Labdien! Nepaspēju, es, ka mēs skrien uz vienu galu, jūs jau vēl... Nekas viss kārtībā. Mēs gribējām nodot Vecpiebalgas iedzīvotāju, novadu un autobraucēju iedzīvotāju parakstus, kā arī plānu, kā tiešām ātrāk to ceļu sataisīt, jo mēs šodien iespējams pēdējoreiz atbraucām uz Rīgu, jo mums tikt nevar. Bet varbūt, ka šovasar, un mēs zinām noteikti līdz šovasarai, šis ceļš būs izsataisīts un laipni lūgt Vecpiebalgā uz brīnišķīgu skaistu kultūras nedēļu, jo droši vien nevienam nav noslēpums, ka Vecpiebalga ir kultūra vēsturiski. Šeit varat jauki aplīmēt savas somiņas un visu kaut ko. Un šeit tāds simbolisks skrekliņš, nu tā, lūdzu, tas tāds mīļš sveiciens tieši tā.
Nu, un te ir dāvana no Piebalgas porcelāna fabrikas, ja? Bet tas ir pa šo ceļu braucis, ja? Tad iedomājieties, kā viņu varēs lietot, ja? Šo. Jā, skaists viņš ir, bet kā viņš pārvēršas tad, kad viņu atvizina uz šeieni, ja? Tātad viņš vairs ir tikai skaists, tad šo saplēsto krūzi, kas kā simbolisku dāvanu dāvina. Baznīca. Baznīca. Tornis. Tornis ir tas, kā mums pilnīgi pietrūkst. Kur acis pacelt, kur pašiem pakāpties un apkārt pavērties. Kur pakāpties pret debesīm un pielūgt zemi.